Tagad nedaudz pastāstīšu par mašīnas iestatījumiem. Spiežam mājiņa, mašīnas iestatījumi. Augšpusē pirmajā izvēlnē mums ir darba režīms. Auto kilometru, auto kilogramu, tas ir standarta darba režīms. Respektīvi, mainoties darba ātrumam un plūsmas koeficientam, mums mainās lūku atvērums. Ja mums ir nepieciešams izkliedēt ļoti mazu daudzumu, piemēram, gliemužu granulas 3, 4, 5 kg uz hektāra, tad šeit mēs izvēlamies režīmu man skala un pēc aplikācijas atrodot šos gliemežu granulas, izvēloties nepieciešamo darba ātrumu un kilogramus uz hektāra, mums iedos skaitli, kurā man skala ir tā kā jānovieto. Un to mēs rakstam šeit pie man skala. Tas nozīmē, ka mums būs jābrauc pa tīrumu vienādā ātrumā, un lūciņas atvērsies tikai līdz šim atvērumam, un ne vairāk, ne mazāk. Man kilometri stundā nepieciešami tad, ja mums nav ātruma avots, jeb ātruma signāls. Zemāk mums ir ātruma avota izvēlne. Mēs strādājam ar radaru GPS, bet dažkārt vajag arī nepieciešams izvēlēt citu ātruma avotu, bet tas ir tad, ja netiek parādīts ātrums galvenajā ekrānā braucot. Simulētais GPS ātrums, plus mīnus daudzums, tātad pamat ekrānā pat cik procentiem palielinās izklaides daudzums, nospiežot plus mīnus pogu. Otrajā lapā ir visas programmas, ar ko mēs strādājam, tātad šobrīd mums aktīvs ir task control, tātad varam strādāt ar lauku kartēm. GPS kontrola, tā ir sekciju vadība, tā šobrīd arī ir aktīva. Apgrieziena skaita mainīšana hidrauliskajām mašīnām, tātad ķīļos tiek mainīts automātiski darba disko apgriezieni, info par mēslojumu, papildus informāciju par mēslojumu, ko izkliedējam, kilogrami līmeņa sensors, pie cik kilogramiem atlikuma tvertnē mums tiek parādīts paziņojums par to, ka tvertnē ir tukša. Tātad, ja es nomainu uz 150, piemēram, ko līdz man paliks vairs tikai 150 kg tvertnē, man būs paziņojums, ka tvertne tukša. Trešajā lapā mums ir lietderības koeficients procentuāli, labajā kreisajā pusē. Ja mēs strādājam lauka kartēm un ir nepieciešams izkliedēt divus dažādus daudzumus kreisajā un labajā pusē, tad mēs šeit varam to aktivizēt. Un pats pēdējais lodziņš ir sekciju skaits, kā sadalam darba platumu sekcijās. Pārsvarā tātad ir tik daudz sekcijas, cik ir darba platums metros. Manā gadījumā tie ir 24 metri, tātad esmu izvēlējies arī 24 sekcijas.